Listen now to the voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4057. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2023. gada 28. augustā. Jūsu runātāja un programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Pasaulē jaukākā dāvana, ko otram novēlēt varu, ir blakus mīļš draugs, ko vari saukt par savu. Ar draugu var kopā spēlēties un noslēpumu stāstīt. Ja kādreiz skumji paliek, var kopā jokus bārstīt. Esi mana dārgākā dāvana, ko sirdī paturēt varu. Tu esi mans mīļais draugs, ko varu saukt par savu. Mana dārgākā dāvana, ko sirdī paturēt varu. Tu esi mans mīļais draugs, ko varu saukt par savu. Pēc miljons vasarām un smieklos lietām asarām, es zinu, tu būsi mans draugs un es tavs acu raugs. Tu esi mana dārgākā dāvana, ko sirdī paturēt varu. Tu esi mans mīļais draugs, ko varu saukt par savu. Mana dārgākā dāvana, ko sirdī paturēt varu. Tu esi mans mīļais draugs, ko varu saukt par savu. Par savu. Iesākām šī vakara raidījumu ar dziesmu Dārgākā dāvana no albuma, kas nu pat nācis klajā, jauns Richie Rū albums. Bērni noteikti ir sajūsmā. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu par jauno albumu. Lāči neguļ vasaras miegu, un lācēns Ričijs Rū arī nebūtu nav nekāds miegamīts, noteikti viņš ar saviem radītājiem pie publikas steidz ar jaunumu, krāsainu un interaktīvu dzejoļu un krāsojamo zīmējumu grāmatu, kas turklāt ir vēl papildināta ar 13 dziesmu albumu. Kādus atklājumus slēpj grāmatas Ričijs Rū rīko koncertu 2 lapuses. Par to mēs šorīt uzzināsim vairāk, jo pie mums ir projekta idejas autori Rūta Reinika-Preisa, mūziķis Lauris Reiniks, arī producents Jānis Kļaviņš. Jā, labrīt. Un labrīt, un vēl draugi. Ričijs ar draugiem. Jā. Labrīt. Labrīt. Kādas draugus sauc vārdus? Ričijs Rū, to jau to būtu mēs jāpazīst. pazīstam, jā, bet tā Rūbija vai? Viņš džungļos satika mērkaķīti Kiki, Kiki tas un ir. tad viņš satika to, ko viņš nekad necerēja satikt, bet tas brīnums notika. Viņš satika lāci tādu pašu kā viņš, un tā ir lācenīta Rūbija. Rūbija, jā, to es uzpazinu. Cik labi. Bet kas jūs esat? Kas jūs esat? Jūs esat Mēs nekas, mēs esam Stop. Vecāki, aizbildņi, draugi, kā jūs sevi titulējat? bērni, mani sauc neskapēc par Ričiju Rū tēti. Kurš vēl strādā aptiekā? Ričiju Rū tēti, kurš strādā aptiekā. Bet principā es esmu, šī projekta komponists un dziesmu izpildītājs. Un Rūta ir šī projekta vadītāja, izdomātāja. Turētāja, mamma. Un arī šajā otrajā daļā esmu dzejoļa autori.
Pirmajā daļā bija mūsu vecmāmiņa, bet, nu kā jau tas talants iedzimst. Tad, kad es biju spiesta uzrakstīt dziesmē tekstu Ričijs Rūra gaisa balonu, jo mums vajadzēja dziesmu, tur bija Covid un viss kaut kas, mums vajadzēja jaunu dziesmu, es uzrakstīju Ričijs Rūra gaisa balonu un sapratu, ka es varu rakstīt tekstus. Un tad otrajā daļā, kopā ar vecmāmiņas iedvesmu, esmu dziesmām sarakstījusi vārdu. Bet nu jau ir pat arī pavisam interesanti, jo krāsains un interaktīvs ir šis Jā, Ričijs Rūra 2 ir tieši tā pati ideja turpinās ar jauniem piedzīvojumiem, tā kā tas bija pirmajā grāmatā. Kāpēc interaktīvs? Tāpēc, ka tāpat kā iepriekš, noskaties, izlasi grāmatu, mēs tikko pie jums dzirdējām, lasīšana ir aktuāla. Lasam kopā. Un noskatāmies zīmējumus, pafantazējam, un tad noskanējam QR kodu, un jūs tiekat aizmesti uz šīs dziesmas video versiju un varat skatīties, kā skan šī dziesma. Tas ir interaktīvi, vēl interaktīvi, jūs varat zīmēt. Izdomāt. Ričards jau vakar sazīmēja. Ričards jau skaisti sazīmēs. Visu Puika manai. Bet principā grāmatu iesildīt, ļoti labi. Kāpēc paņēmām jau lietot? Un aizmugurē dziesmas ir 13 dziesmas un 13 pavadījumi, kurus mums citu pavadījumi tagad visai bieži, laikam, ir populāri tos iekļaut. Ko rāda prakse? Tiešām mazajiem talantiem patīk karaoke stilā mājās izpausties uz mīnusu. Patiesībā mūsu Ričija Rūra dziesmām ir pilnīgi otra dzīve, kas ir ļoti liela. Dziesmas dzied dārziņos, konkursos, skolās. Kā mums teica Gunārs Stračs, nav neviens dziesmu konkurss, kurā nedzied Ričija Rūra dziesmas. Tā kā mēs esam ļoti priecīgi par to, ka dziesmām ir sava dzīve ārpus mums. Mēs esam ar tēti, ar aptiekāru un ar mammu esam runājuši, mēs esam bagāti onkuli aizmirsuši. Tas ir mūsu brālēns, ka mums ir ģimenes projekts, tas tiešām ir mūsu brālēns. Jā, Kļaviņš sauc. Kā tad īsti, Jāni, ar to turpinājumu? Laikam tām lietām, kas ļoti labi iet, nevar būt neturpinājumi. Jā, idejas autori runāja par grāmatiņu, par dziesmu. Es varu lepoties ar to, ka visa mūsu komanda arī ir izbraukusi ļoti plašu tūri pa Latviju, gan ar pirmo daļu, gan ar Ziemassvētkiem. Mēs te skaitījām, ka tie ir daudzi desmiti koncertu, tiešām daudz desmiti. Es tā skatījos Latvijas kartē, ka faktiski ir grūti atrast tādu vietu, kur mēs neesam bijuši. Un ir milzīgs prieks, ka faktiski tas projekts nāk šodien ārā, bet biļetes tirdzniecībā parādījās jau pāris nedēļas iepriekš, un var redzēt, ka pat bez reklāmas cilvēki meklē un pērk, un katrā ziņā mēs būsim koncertos visā Latvijā. Šobrīd ir pirmie 10 vai 11 koncerti iegādāji. Rudenī tikai rudenī. Rudenī un arī nākošajā gadā. Tā kā jāseko līdzi informācijai, bet biļetes kūst kā pīrādziņi. Bet kūst. Bet mēs tak nepateicām to galveno domu. Kas tur ir tajā otrajā daļā? Jā, kas tur ir? Ko dara Ričijs Rūra? Kas tur ir, jā. Pirmā daļa, kā jau bērni un vecāki, kas seko līdz, beidzās ar to, ka Ričijs Rūra aizlidoja ar gaisa balonu ciemos pie žirafes uz Āfriku. Viņš nekad nebija bijis vispār tik tālu. Viņš tāds Latvijas lācis īstais. Un tad šeit ir visi tie brīnumi, ko viņš ierauga, nokļūstot neparastā zemē, neparasti dzīvnieki, krāsas, košums. Kur viņu gaisa balons aizpūš un kādas jaunas draugus viņš tur satiek. To šeit var uzzināt. Un iepazīšanās, es saprotu, dzīvē liktenīga arī turklāt vēl. Tur ir liktenīga. Tā ir draudzība. Tā ir draudzība, Tā ir draudzība. Rū un Rūbija. Rūbija un Ričijs Rūra. Katrā ziņā to varēs izlasīt, noklausīties un arī redzēt koncertos. Brīnišķīgi. Multimediāli, kā tagad ir pieņemts. Vai es saprotu, ka arī draugi izpausties ir gatavi kopā ar Lauru, kādā muzikālā? Jā, es tūlītām pārtapšu par Mērkaķīšu atklājēju. Tas ir Mērkaķītis Kiki. Visas Latvijas Kristīnas ir priecīgas, ka mēs Mērkaķīti par Kiki nosaucām. Meitenes nekas personīgs, šis ir Mērkaķītis. Un tas ir pirmais dzīvnieks, ko Ričijs Rūra gaisa balonu, ka nolaidīsies Āfrikā, satiks un brīnīsies, kas tas tāds ir. Mēs pamaksim malā, lai Mērkaķītis Kiki nenones televīziju. Jā. Dosim vaļu un iespējas izpausties, lūdzu. Mērkaķītis Kiki, zvēru mīlulis, džungļos visus priecē, tā kā aktieris. Ēt viņš koka galā, te uz stieva zāra, te ar galvu lejā, notur aste garā. Tas ir Mērkaķītis Kiki. Mērkaķītis Kiki, Kiki, džungļu aktieris, tas ir Kiki. Mērkaķītis Kiki, Kiki, džungļu aktieris,
Mērkaķītis Kiki, zvēru mīlis, akrobātu prasmēs, skolā apguvis. Te viņš koka galā, te uz stieva zārā, te ar galvu lejā, notur aste garā. Tas ir mērkaķītis Kiki. Mērkaķītis Kiki, Kiki, džungļu aktieris, tas ir Kiki. Mērkaķītis Kiki, Kiki, džungļu aktieris. Pasakiet, kā viņu sauc, kas ir džungļos visiem draugs. Kas? Nu kas? Tas ir mērkaķītis Kiki. Mērkaķītis Kiki, Kiki, džungļu aktieris, tas ir Kiki. Mērkaķītis Kiki, Kiki, džungļu aktieris, tas ir Kiki. Paldies gan Kiki, gan Ričiem Rū, gan Rūbijai, Laurim Reinikam, arī, protams, Rūtai Reinikai Preisai un Jānim Kļaviņam. Visiem, ar ko mēs šorīt runājām, Ričijs Rū ar jaunu grāmatu, interaktīvu, turklāt ar 13 jaunām dziesmām un iespēju zīmēt, ko mēs redzējām, viens eksemplārs jau bija iesildīts. Tā kā tiešām paldies, jā, Ričiem Rū. Varbūt esat sākuši jau domāt par Ziemassvētku dāvanām. Šis būtu ļoti labs variants tiem, kas jūsu ģimenēs ir tādi jaunāki un mazāki. Kamēr meklēju dziesmas un informāciju šim raidījumam, atklāju, ka pirms 2 dienām klajā nāca jauna versija iemīļotajam Līgo māmiņ, Līgo dama. Izpildītājs Janča. Daudz vairāk par viņu nezinu, bet viņam ir YouTube kanāls, kas saucās Accordion and More. Dziedātājai Marijai Naumovai arī ir jauna dziesma ar nosaukumu Tuvu klāt. Paklausīsimies! Tad, kad viņi uzbango un iešūpo, sākam vakarušu jau kalko. Ai, cik labi būt tepat, un jūs kā vakars plūst, ar tevi gribu baudīt to. Abi tvēram brīdi šo, kas uguņo, aizmirstam par visu pārējo. Ai, cik labi būt tepat, un kopā abiem plūkt šo ziedu vējā jāto. Ai, 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 tu nāc man tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos vilināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos atzināt. Un kad jūtas uzvējo un uzvaro, liktenis nāc sirdis savieno.
Ai, cik labi būt tepat, un jūs kā vakars plūst, ar tevi gribu baudīt to. Neatdošu ne par ko šo vienīgo mīlestību, ko šī ziedošo. Ai, cik labi būt tepat, un kopā abiem plūst šo ziedu vējā jāto. Ai, 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 tu nāc man tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos vilināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos aicināt. Tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos vilināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos aicināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos vilināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu, 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 tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos aicināt. Tiem, kas seko mūsdienīgu mūzikai, būs prieks dzirdēt, ka Bermūdu divstūrim ir arī jauna dziesma – Nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinām. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinām. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinām. Citi naktīs daram tagad, domāsim vēlāk. Šāviens gaisā, domāsim vēlāk. Šeit un tagad mēs atkal degam. Ja gribi lidot, ir jālaiž vaļā. Šķiet, ka saule atkal sāk uz luktūriem kliegt, bet uz kartes vēl ir ceļi, pa kuriem iet. Kamēr šī dziesma mūsu stāstu vēl ciet, vēl ciet, vēl ciet. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinām. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinām. Citi naktīs daram tagad, domāsim vēlāk. Šāviens gaisā, domāsim vēlāk. Šeit un tagad mēs atkal degam. Ja gribi lidot, ir jālaiž vaļā. Šķiet, ka saule atkal sāk uz luktūriem kliegt, bet uz kartes vēl ir ceļi, pa kuriem iet. Kamēr šī dziesma mūsu stāstu vēl ciet, vēl ciet, vēl ciet. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinām. Citi naktīs
Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu par jaunu sadarbību starp Sinfonietta Rīga un Rakstu rakstiem. Kamerorķestris Sinfonietta Rīga gana bieži mēdz pārsteigt publiku, pārkāpjot tradicionālās klasiskās mūzikas robežas. Un tas notiks arī šovakar Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Tur gaidāms koncerts, kas pirmoreiz kopā savedīs kamerorķestri un mūsdienu tautas mūzikas apvienību Rakstu raksti. Pirms mirkļa noslēdzies pēdējais mēģinājums, un šobrīd mana kolēģe Anete Ašmane-Vilsone ir satikusi koncerta veidotājs. Sveika, Anete, vārds tev! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, jāteic, ka Jelgavā valda tāda samērā neliela vētra, ir lietusgāzes, krusa, aplūdušas ielas nedaudz, bet viss ir droši, jo Brīvdabas koncertzālē Mītava ir jumts, tāpēc koncerts noteikti notiks. Un jāteic, ka tas varētu būt gana intriģējošs, jo satiksies divas muzikālas apvienības, kas varbūt pirmajā mirklī šķiet nedaudz nesaderīgas. Tas ir tāds klasisks kamerorķestris Sinfonietta Rīga, kam gana daudz patīk arī eksperimentēt, un mūsdienu tautas mūzikas apvienība Rakstu raksti. Un es domāju, ka Sinfonietta Rīga nav nesaderīga skatuves partneru, tāpēc koncerts noteikti būs izdevies, un arī skatītāji jau sāk ieņemt savas vietas. Un kas tad ir gaidāms? To es visu pirms jautāšu Sinfonietta Rīga mākslinieckajam vadītājam un diriģentam Normundam Šnē. Labvakar, Normund! Šī tautas mūzikas saplūsme ar kamerorķestri, nav taču nesaderīgi, vai ne? Nē, es domāju, ka vispār nav tāda žanra robežas, un es šķiet savā sirdī esmu kaut kāds vēl līdz galam izveidojis tīnis, kuram nekad nav labi kaut kādos rāmjos. Un visu laiku gribās tās robežas pastiept un iziet ārpus savas komforta zonas, un es ceru, ka muziķiem arī tas patīk, un orķestris gūst kaut kādas jaunas iespējas, kas mums noderēs turpmāk. Un es ceru, ka Rakstu rakstiem patīk, kā mēs iejūtamies viņu izjustajā materiālā, un tāda enerģētika dveš no šī materiāla, man vienkārši ir prieks. To mēs uzzināsim tūlīt, kā jūtas Rakstu raksti, jo arī Marts Kristiāns Kalniņš, grupas mūziķis, ir man blakus. Kā ir saspēlēties? Parasti jūs esat vieni paši uz skatuves savā sastāvā, bet tagad vesels orķestris aiz jums. Jā, man ir ārkārtīgi liels prieks par šo notikumu. Tie, protams, ir ļoti liela svētka priekš mums. Tā nav mūsu, kā jūs minējāt, ikdiena spēlēt ar orķestru, un mēs tam gatavojāmies, teikšu godīgi, vairāk kā 2 gadus. Tas ir milzīgs darbs, kas ir ieguldīts, izveidojot šīs aranžijas rakstu mūzikai, un ne tikai rakstu mūzikai, instrumentācijas tālāk, un tātad arī šie te mēģinājumi. Tā kā jebkurš liels darbs, kas ir izdarīts, un kā jūs minējāt, varbūt nesadarīgi, es teiktu tieši pretēji, es domāju, ka ļoti sadarīgi, jo Normunds arī ir minējis, un tas ir absolūts fakts, kā arī akademiskajā mūzikā ir ļoti daudz piemēru, kur tieši tautas mūzika caurvījās. Jā, un es domāju, gan enerģisks būs koncerts, pareizi, kungi? Vismaz mēģinājums šobrīd šķita tāds, kad mēs vienu skaistu kompozīciju no kinofilmas Sprīdīts Meža mātes dziesmu mēģinājām, un Pērkona tēvs arī bija tieši klāt un klausījās un piedalījās. Bet jau tas viss ir cauri, un jau debesis ir noskaidrojušās, un cilvēki nāk, tā kā mēs gatavojamies un esam gatavi. Kā dzirdējām, Sinfonietta Rīga bieži pārsteidz savu publiku ar visāda veida dziesmām un sadarbību. Paklausīsimies dažas šīs dziesmas. Vispirms sadarbība starp Beāti Zviedri, Aināru Rubiķi un Sinfonietta Rīga ar dziesmu Cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knittings, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way your table's waiting. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. I used to have a girlfriend known as Elsie, with whom I shared assorted rooms in Chelsea. She wasn't what you call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I've ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old child. Come to the cabaret. And as for me, I made up my mind back in Chelsea when I go. I'm going like start by admitting from cradle to tomb, it isn't a longest day. Life is a cabaret, old child. Only a cabaret, old child. Un tagad dzirdēsim sadarbību starp Mārci Auziņu un Sinfonietta Rīga ar dziesmu 11.
Un tagad labvēlīgais tips un simfonieta Rīga ar dziesmu Čiekurs Egles dēls. Egle saka čiekurām, tas nedod sevi vāverām, tāpēc dažiem sāpju mirkļiem nebūs tev vairs nākotnes. Var jau dēls ar kamanām, braukt uz spožām istabām, raibām jāstāv būs kā klaunam, pēc tam atļauts nomirt jaunam. Bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, Čiekurs Egles dēls, bet nevis kaut kāds vācis galvenais. Nerudā lapsa
labāk tomēr palikt mežā, kur tās meitenes ar zēniem visi rokās sadosies un ap stumbru apkārties. Tad tu vēl pēc gadiem 100, varbūt pat pēc 1000, teiksi savam čiekuram, dēls nedod sevi vāverām. Bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, čiekurs eglis dēls, bet nevis kaut kāds lācis spalvainais. Nerudā lapsa, pelēks vilks. Mūsu mežā galvenais. Mēs skaidri zinām, čiekurs eglis dēls, nevis kaut kāds lācis spalvainais. Nerudā lapsa. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas ziņas redakcijas kolēģija ziņo, ka septembra Čikāgas ziņas nākošo pāris dienu laikā tiks sūtīts drukātājam. Varēsiet to sagaidīt jūsu pastkastēs vai nu tieši pirms vai pēc Labor Day nedēļas nogales. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Kā dzirdējām iepriekšējos raidījumos, arī Latvijā ir plosījusies vētra. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu. Lietus un vējš turpina postīt vētrā cietušos īpašumus.
Vairums spēcīgajā vētrā cietušo māju jumtu tagad ir nosegti ar plēvēm, taču tas mieru nedod, jo vējš plēvēs izplēsis caurumus. Arī tad, ja lietavas ir salīdzinoši nelielas, daudziem blakus gultai stāv spainis, kurā pilēt ūdeni, bet mājas griestos tikmēr veidojas biezas pelējuma kārtas. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Iebraucot Dobeles novadā, rosība redzama jau uz ceļa. Arvien vairāk koki ir pārliekušies pār ceļa braucamo daļu, bet Zelmeņos rosība redzama te katras mājas pagalmā. Un šajā saimniecībā arvien visi trauki izmantoti kā ūdens krātuves. Visās malās tie zaudējumi. Protams, dzīvojamā māja ir vistrakāka. Viņai bija gandrīz 100 gadi. Tas betona dakstiņš izturēja, bet tagad jā. Viena puse paliks, jo finansiāli nevarēsim abas pavilkt. Otrai pusē šonedēļ, ticamāk, atradīs materiālu. Kamēr jumts nav uzlikts, posteži tikai palielinās. Saimniece stāsta, ka pagaidu plēve maz ko dod. Daudzās istabās būs nepieciešams kapitālais remonts. Te kur ir vistrakāk, tas visa augša. Gultu bīdījām, lai vispār var gulēt. Te ir pat saliktas pannas un bļodas un viss, kas ir mājās, visi trauki ir aizņemti. Mājas bēniņos redzams, ka ūdens jau ilgstoši sūc cauri siltinājumam. Šeit bijusi arī mantotā bibliotēka, kas pilnībā izmirkusi un visas grāmatas jau sadedzinātas. Tagad jau skaidrs, ka kopējās remonta izmaksas pārsniegs vairākus 10 000 eiro. Pašvaldības atbalsts neseks izdevumus. Naudiņi jau ir ieskaitīti, jau ir pārskaitīts par jumta materiāliem. Jā, tā kā. Un cik? 3000. Mēs dabūjām to maksimālo. Mums liela kvadratūra ir. Un cik daudz tas reāli palīdzēs? Varbūt 10. daļiņa tiks nosegta. Varbūt. Pagaidām arī ir sarežģīti sarūpēt nepieciešamo jumta materiālu. Pieprasījums tagad pēc tā ir ļoti augsts. Tāpat arī vairākās daudzdzīvokļu ēkās nespēja kopīgi vienoties par nepieciešamajiem darbiem un to izmaksām, stāsta Maija. Ar plēvēm neko nevar sagrābt. Šitas vējš visu noplēš nospajaut. Tur ņemās cilvēki, tur jau kaut ko lāpīja, katrs dzīvoklis lāpīja savu. Nevar tā salāpīt. Mums ar tam šķūnīšiem nekad nevar. Viņi jau jāsalēš kopā, lai viņi turētu. Tepat nākošais vējš noraus tāpat viņas nos. Man norauj kūtī jumtu, tur vispār viss aizgāja postā. Briesmīgi. Negribās vispār godīgi sakot runāt mums par to. Ēriks norāda, ka viņa glābiņš bija labdarības organizācija. Paldies taviem draugiem biedrībai par palīdzību seku likvidācijā. Viņi sarūpēja tieši šīferi, ja? Jā, par šīferu. Viņš gan ir BU ir, bet Pašvaldībā norāda, ka jau atbalstu lūgušas vairāk nekā 1600 mājsaimniecību, un cilvēki turpina pieteikties katru dienu. Dāvids Freidenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Saulīt kokles skandināja. Dzied baļķi. Saulē kokles skandināja.
Griezti abu roku, zelta grieztu grēdzentīm, grēdzentīm, zelta grieztu grēdzentīm. Lec saulīte rītā agri, lec no Dieva palīdzīm, palīdzīm, lec no Dieva palīdzīm. Vakarā ir ietēdama, aiznes ļaužu valodīs, valodīs, aiznes ļaužu valodīs. Eja, 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 Bet Latvijas basketbolu izlases komandai patreiz iet fantastiski. Klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu. Latvijas basketbola izlasē teicams iesākums debijai pasaules kausā, jau otrā uzvara un arī iekļaušana 16 labāko vidū. Pirms pāris dienām uzvarēta Libāna, šodien pretī stājās jau krietni spēcīgāks pretinieks Francija. Taču arī šo šķērsli tiesa tādā mačā, ka var nosirmot, izlases basketbolisti pārvarējuši. Basketbolistiem līdzjūta ne tikai uz vietas arēnā Indonēzijā, bet arī daudz viet Latvijā un taiskaitā Rīgā Esfilnādai. No turienes Krišs Kairis. Teju visu spēli priekšā atradās Francija. Tomēr fani Rīgā galvas nenokāra ne uz brīdi. Līdzi tiek justs par katru iemesto grozu. Brīžiem skaļi skandēts arī Latvija, Latvija. Fani pēc emocionālās uzvaras sajūsmā. Kādas emocijas pēc spēles? Ideāls. Es visu spēli teicu, ka mums vinēs +1, vinēja +2. Mēs to gaidījām, mēs to gaidījām. Kas Dievs, Latvija! Tik labas emocijas! Vienkārši nezinu, kur likties, rokas trīc, kājas trīc, bet man tāds prieks. Emocijas vislabākās, tā ir viena. Gandrīz nirvāna, bet mēs varam līdz beigām ejam un cīnamies. Basketbolisti dara tāpat kā hokeisti, viņi zina, ka šis ir īpašais gads. Reāli! Vienkārši tā, ka pēdējais sekundes un rokas kājas trīc un ir tāds... Jā! Latvijā! No visas balss! Latvijā! Es nespēju noticēt. Es pārpriecājos un man saplīsa karodziņš, bet nu... Pa Latviju! Mūsu zeme! Latvijā! Latvijā! Latvija! Latvija! Latvijas uzvara pār Franciju mūsu izlasē nodrošina vietu pasaules kausa labāko 16-niekā. Tur Latviju pirms turnīra sākuma redzēja vien retais, ņemot vērā spēcīgos pretiniekus. Latvijai grupu turnīra fāzē būs vēl viena spēle. Otrdien paredzēta tikšanās ar līdz šim nezaudējušo Kanādu. Krišs Kairis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija. Un kā gāja, spēlējot pret Franciju, Latvija atkal uzvarēja. Klausīsimies tagad interviju ar Dāvi Bertānu un Artūru Žagariņu pēc uzvaras pret Franciju. Karjeras labākā spēle? Varētu būt skaistākā noteikti. Jā, cīnījāmies. Zinājām pirms spēles, ka būs grūti, ka viņi cīnīsies par katru bumbu, jo viņam ļoti vajadzīga spēle. Bet jā, bija svarīgākais pie kādiem mīnusiem. Zinājām, ka būs mīnusi, tas ir neizbēgami. Vienkārši palikt spēlēt, cīnīties, un ja viņi mums iedos kaut mazāku iespēju to izmantot, ko mēs arī izdarījām. Artūrs Kuruts salauza spēli ar to dekolo izprovocēšanu? Es domāju, ka noteikti viens no iemesliem, jā, bet nopietni nevar izcelt vienu spēlētāju. Visi cīnījās katru sekundi uz laukumu, un tāpēc mēs arī esam tālāk nākamajā kārtā. Tā sajūta no malas bija visu laiku, ka savus punktiņus viņi to vadību saglabās. It kā mēs esam tuvu,
Bet kāds bija tas plāns, vai izdevās varbūt agresīvi viņus kaut kur paprovocēt? To, ko izdarīja Arturs spēles beigās, bet varbūt pirms tam izdevās to izdarīt? Noteikti, jā, zinājām to, ka viņi tādās nervozās situācijās ir spēlēm pret viņiem agresīvi, ka viņi kaut kādas tādas lietas varētu izpildīt. Varbūt negaidījām, ka tas būs Dekolo, varbūt kāds Gobērs vai Jabusel. Parasti ir tie galvenie spēlētāji, kas tādās situācijās nedaudz vairāk uzvalkās, bet jā, tas noteikti nedaudz salauza, iemetām sodiņus. Viņš aizmīja garām laikam. Nē, tas gadījumā nav svarīgi vairs. Klausies, bet paskatoties visu no malas, aizsūtīt mājās Franciju. Kādas ir sajūtas to izdarīt? Šobrīd nereāls, grūti pat raksturot. Ir sevišķi gandrīz pilns tribīns, tāda sajūta bija atkal kā mājas spēlē. Un, jā, bet es jau tikko teicu arī angļu kolēģi, Brazīļu kolēģiem, ka nekas nav padarīts. Mums ir Kanāda pēc 2 dienām jāmēģina savākties, rīt mēģināt aizmirst visu šo un ar tieši tādu pašu cīņas par un attieksmi iet nākamajā spēlē. Super, apsveic vēlreiz. Paldies. Apsveic. Kāda ir sajūta aizsūtīt mājā šīs Eirolīgas čempionas NBA zvaigznes? 5. reizi man jautā pēdējo 10 sekundžu laikā un vēl joprojām es nezinu, ko atbildēt. Tiešām nenormāli. Tās sajūtas, es domāju, ka vēl šovakar es nesapratīšu šīs, kas ir noticis. Kurā brīdī bija sajūta, ka šī spēle ņemam? Ja godīgi, visu spēle bija tāda, kad mēs neizlaidām viņus vairāk par kaut kādiem 11 lielajiem 11-niekiem, un mēs slēgbījām spēlē, un ko mums vajadzēja bija uztaisīt tādu ranu, kā mēs uztaisījām, un ja ir spēles beigas un ir close games, tad basketbols ir basketbols un var abos virzienos aiziet. Pirms čempionāta, skatoties grupu, vai ticēji, ka mēs varētu būt tie, kas iziet no grupas? Es domāju, daudz neticēja, bet tāpēc ir tik milzīgs paldies šiem faniem, kas ir šeit un arī kas atbalsta mums no mājām. Bet mūsu nav daudz, ja salīdzina relatīvi uz visu pasauli, tā kā bija ļoti daudz, kas mums neticēja. Un tas tiešām ir fantastiski, ko mēs izdarījām. Kāpēc tev nesportiskā bija 2 sodi garām, kas tev galvā darījās? Pēc tam tu sāki lādēt iekšā, bet tas brīdis... Es nezinu, spēle ir spēle. Tajā brīdī es nedomāju tik daudz, vienkārši metu un kaut kā nepaveicās, bet galvenais, ka mēs uzvarējām un esam šeit šobrīd. Izdevās agresīvu spēli pret viņiem, kur provocēt. Arturs, protams, kurus salauz momentu beigās. Jā, noteikti. Mēģinājām provocēt kaut ko bakstīt. Viņi jau tieši tāpat spēlēja. Tāpat mēģināja bakstīt un tāpat mēģināja mūs provocēt. Tā kā bija ļoti interesanta spēle un tas bija patīkams tests. Gan man, gan visai komandai spēlēt pret tādu līmeņu komandu. Karjeras labākā spēle līdz šim tev? 100%. Paldies. Turēsim īkšķus, ka Latvijas izlase turpina savu uzvaras gājienu. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar ansambli Ilģi un dziesmu Es ar sauli saderēju. Sirsnīgs paldies par klausīšanos. Ar labvakar! Es ar sauli saderēju, reizē tik tīvā zemē. Es ar sauli saderēju, reizē tik tīvā zemē. Nav saulīte uzlēkusi, es jau biju jūrmalā. Nav saulīte uzlēkusi, es jau biju jūrmalā. Rā-ra-di-di-ra-di-di-ra, rā-ra-ra-di-di-ra-di-di-ra, rā-ra-ra-di-di-ra-di-di-ra, rā-ra-ra-di-di-ra-di-di-ra. Nav saulīte pusdienā, es jau jūras līkumā. Nav saulīte pusdienā, es jau jūras līkumā. Nav saulīte vakarā, es jau biju mācēnē. Nav saulīte vakarā, es jau biju mācēnē.
liepas galdu mazgājām. Es atradu saules meitu, liepas galdu mazgājām. Liepas galdu mazgājām, ir ar vasāru.